Aprīļa beigās būs pagājis tikai gads kopš brīža, kad Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterināra medicīnas fakultātes vecajai ēkai blakus notika svinīga pamatakmens iemūrēšana jaunajai Baltijā modernākajai un labāk aprīkotajai veterinārajai klīnikai. 2012. gada nogalē tā tika nodota eksploatācijā un tagad jau nopietni ir uzsākusi darbu gan kā studiju un zinātnes iestāde, gan arī kā references klīnika, uz kuru tiks nosūtīti pacienti ar īpaši sarežģītām problēmām. Vislielākais labums ir tieši studentu apmācībai un veterināra ārstu tālākai izglītībai un sagatavošanai šāda veida, augsta līmeņa veterināriem darbam. Un tas ir tas iegūms, ko es gribētu teikt, numur 1. Tāpat no tā ir ieguvēja arī visa veterināra medicīnas nozare Latvijā. Labākās lietas ir noteikti lielas telpas, kur studenti var daudz studentu ietilpst un skatīties, kā notiek ārstēšanas procesa vai diagnostikas procesa, plus pilnīgi jauna, moderna, labi aprīkota operāciju zāle un stacionārs, kurā mēs varam ietilpināt 12 zirgus vienlaicīgi. Apmācības iespējas, ne tikai šajā zirgu klīnikā, bet arī mazo dzīvnieku, operāciju blokā ir tas, ka mēs varam attālināti pārraidīt šo video signālu un audio signālu. Vienlaicīgi mēs varam, protams, arī vērot operāciju, neieiet operāciju zālē. Ļoti svarīgi redzēt tieši to, kas notiek operāciju laukumā, ja? Kā tiek satverti audi, kā viņi tiek savienoti, šūti un tā tālāk. Un tad šo iespēju mums nodrošina tieši šī iebūvētās kameras operāciju lampās, un tad to signālu mēs varam atkal tālāk pārraidīt. Gan turpat, operāciju zālē uz papildus monitora, vai pārraidīt šeit uz semināru zāli, vai pārraidīt caur internetu arī uz auditorijām. Un, protams, ka ļoti būtiski iespēja, ka tādā veidā mēs varam arī iegūt attālinātu konsultāciju no kolēģiem, citās klīnikās un citās valstīs. Patreizajā brīdī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterināra medicīnas fakultāte ir iesaistījusies projektā Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā. Saņēmām paziņojumu, kad ir iespēja pieteikties Šveices pētnieku aktivitātei un nolēmām, ka mēs varētu piesaistīt tieši sakarā ar jaunās klīnikas celtniecību un atklāšanu varētu piesaistīt pētniekus no Šveices, no Bernas universitātes, un šī ideja radās ar mērķi, lai celtu gan studentu kvalifikāciju un arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes šīs klīnikas strādājoša veterinārā ārstu kvalifikāciju tieši zirgu ķirurģijā un anestezioloģijā. Mums īstenībā ir paveicies. Es gaidīju, ka Šveices nopietnus cilvēkus, kuri būs diezgan ļoti pieredzējuši. Viņš ir jauns, viņam ir ap 40 gadi, un viņš ir jau arī pieredzējis, jo viņš ir strādājis Amerikā lielā zirgu centrā, kur viņa gadā izoperē apmēram 500 zirgus. Tā kā viņa pieredze droši vien ir diezgan iespaidīga, lai neteikt vairāk. Actually, they have very modern and high-end technology. Īstenībā te ir ļoti augstas tehnoloģijas. Ķirurģijas zāle ir aprīkota ar labām un modernām iekārtām. Taču šeit darbs nav kļuvis par ierastu lietu un nav izveidojusies rutīna. Vakar bija pirmā operācija, šodien ir otrā. Bet es domāju, ka ar 5 dienām pietiks, lai tas viss izveidotos un nostabilizētos. Kopā ar profesoru Kristofu Kohu savā zināšanās dalījās arī profesore Kata Orsolja Veresnieki, kas ir specializējusies zirgu anestezioloģijā. Universitātes izglītība pieprasa, lai mēs strādātu arī zinātnē. Līdz ar to zinātne savukārt sākās no tā mirkļa, ja mēs varam to procesu, kas notiek, korekti dokumentēt, uzskaitīt, aprakstīt. Ja? Un, protams, ka šīs tehnoloģiskās iespējas mums to atļauj un atļaus veidot klīnisko datu bāzes, tālāk viņas analizēt, no šiem datiem, ko mēs iegūstam arī veidot publikācijas, šos mūsu gadījumus, publicēt žurnālos un parādīt tos rezultātus arī pasaules kolēģiem. Un tad jau tas viss tā tiek saķēdēts un veidojās tas, par ko mēs varbūt esam daudz gadus sapņojuši un domājuši.
Nav mazsvarīgi, ka tagad par šo klīniku izrāda interesi zirgu īpašnieki gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, gan arī no Krievijas. Līdz ar to šī klīnika var droši konkurēt arī ar citām Eiropas klīnikām. Tie jaunieši, kas vēl tikai domā, par ko nākotnē kļūt, tiek aicināti izvēlēties šo perspektīvo profesiju.